Es šeit jūtos laimīgi. Gribu, lai viss sanāk tā, kā es esmu iedomājusies. Mammai te būs darbiņš. Īsts kā tētim? Jā, vēl labāks. Vingro, meditē, dzīvo, ne par ko nedomā, pēc tam jūties kā no jauna piedzimta. Nokrāsosim visas sienas zilā krāsā. Šeit būs sajūtas tā kā debesīs. Baltā krāsā tev viss izskatīsies plašāk. Domā praktiski. Es esmu mierīga kā zilonis. Kurienes jūs maitas rodaties? Šai mājai vajag kārtīgu dezinfekciju, un tāpēc labāk ir tavs plāns atlikt. Es esmu sieviete, nevis kukainis. Ko jūs tur darījāt? Mēs ar tēti spēlējāmies. Mēs sāksim visu no sākuma. Mēs atkal būsim ģimene. Kukaiņi mums neko nedarīs, ja mēs viņiem neko nedarīsim. Beidz runāt šis ezoteriskās muļķības. Viņi var ielīst cilvēkā un parazitēt orgānos. Kā jums šķiet, kāda ir šādu konfliktu patiesā būtība un jēga?